kas par atraktīviem līdzjutējiem ir Latvijas čempioniem bročiem. Tieši viņi ir izpelnījušies basketbola apskatu ievērību, un viņu priekšnesums ievada pagājušās nedēļas kopsavilkumu top 10. 9. vietā epizode no Ventspils un Magic tikšanās. Aigars Vītols apspēlē sedzēju, piemāna arī otru un jau pilnīgi netraucēts var uzbrukt neapsargātajam grozam. Cilvēks Gaiss izcēlās arī spēlē pret bročiem, un lūk, kāpēc Sanda Buškevits piespēles viņš izrīkojās ar bumbu sev tik mīļajā manierē, un tā ir 8. vieta. 7. sekojošais. Varenais brocis Ņūborns lec pirmoreiz, pēc tam lec arī Skirmans, un tad, kad Ņūborns lec vēlreiz, tad maģiskie tiek piezemēti. 1. sešinieks. Izmanīgs aizsardzībā, Kristaps Pūrins izbēg vajātājam un pierāda, ka arī viņam nav sveši tādi triki, kā bumbas triekšana grozā no augšas. 5. vietā apgriezies ap savu asi, Sandis Valters izvīst caur lietuviešu Alita aizsardzībai un šo gājienu noslēdz ar precīzu uzbrukumu. 4. vienkārši kolosāla broču kombinācija, ko lieliski izspēlē Igors Miglnieks un ar spraudienu no augšas noslēdz NBL labākais atliekšo bumbu vācējs Čārls Ņūborns. Viss būs kārtībā! 1. trīnieks sākas ar Aleksa Šturma izrādu, un galvenās lomas tēlotājs šoreiz izpildīja kaut ko tādu ala peldošais bloks ar 2 rokām vienlaicīgi. Uzdāv! Top 10 otro vietu par nedēļas labāko slam dunk ir izpelnījušies Alitas kluba amerikāņi Džamēls Ričs un Roberts Konlijs. Pēdējais tas slamotājs. Bet numur 1 absolūti izcilākā un neaizmirstamākā epizode pagājušajā nedēļā ir Kristapa Valtera bloķētais metiens brocēnu un Magic spēles pirmajās sekundēs. Gluži kā eņģelis pie debesīm parādījās, un caps nocēla tikpat kā drošu Zviedru komandas grozu. Dāmas un kungi, Kristaps Valters!